Labvakar! Prieks redzēt tik kuplā skaitā dalībniekus, dalībnieces pārsvarā. Man sauc Kristīna Kastronova. Es esmu neirografikas instruktore un estētiskais kauts. Ikdienā strādāju par projektu vadītāju un neformālas izglītības mācību vadītāju un darbojos ar jauniešiem. Un tāpēc šodien es jūs iepazīstināšu arī ar vienu modeli, kas tika radīts manā ikdienas darbā ar projektiem un jauniešiem. Šis modelis tapa projektā starptautiskajā partnerībā ar Itāliju un Vāciju. Tikko nesen bija notestēts uz daudziem jauniešiem un arī pieaugušiem. Un šis projekts ir par spēlēm, dažādās kultūrās un kā spēles varētu palīdzēt jauniešiem no dažādām kultūrām labāk saprasties un justies vairāk iekļautiem. Un modeļa nosaukums ir stāstu laukumiņš, jeb story playground. Tad šo mēs arī zīmēsim. Protams, var noskaņoties sākuma, var rakstīt tādu brīvu vārdu plūsmu 2 minūšu garumā, bet šodien es jums rādīšu tikai pašu zīmēšanu. Ja? Un tad, tā kā mēs esam diezgan daudz, 33, tad es arī nesaukšu neko skaļi atbildēt, ja? Bet vienkārši zīmēšu, rādīšu. Bet, ja ir kādas pārdomas, kādi komentāri, droši varat rakstīt čatā, un tad nobeigumā es arī izlasīšu un varbūt pakomentēšu. Okay? Tā, tad es pārslēdzu kameru un sākam. Tā, var redzēt, ļoti labi. Ņemam melnu marķieri un esam gatavi. Tātad Story Playground stāstu laukumiņš ir par to, ka mēs sākam atcerēties mūsu bērnību. Tās ir atmiņas par pirmajām spēlēm, mantiņām mīļajām, varbūt lācīšiem, varbūt grāmatiņām, bet, lai to visu ieliktu kaut kādā kontekstā, mēs zīmējam savu pirmo un tādu simbolisko spēļu laukumiņu, kam ir ļoti abstrakta forma, katram būs sava forma, un mēģinam to aprakstīt. Kāds ir tas mūsu pirmais spēļu laukumiņš? Varbūt viņš ir ļoti konkrēts, ja? Nezinu, tur kādā pagalmā starp 5 stāvu mājām, varbūt tāds kantains, ja, varbūt kaut kāds netīrs, varbūt tur ir daudz cilvēku, ja, varbūt kaut kādas tādas ļoti konkrētas atmiņas. Bet varbūt tas ir tāds ļoti simbolisks, metaforisks laukumiņš. Varbūt jūsu bērnībā arī nebija kāds konkrēts laukumiņš, bet jūs vienkārši atceraties vietu, kur jūs pavadījāt laiku. Vai tā bija istaba, vai jūsu istaba, vai varbūt pat skolas telpa vai dārziņa telpa, arī mūsu bērnību, ja? Mēs atceramies katrs no dažādiem brīžiem. Kāds varbūt no 3, no 4, 5 gadu vecuma, kāds jau tādā apzinātākā vecumā, varbūt arī skolas gaitās. Tātad, kas no jums ir sanācis, mēģiniet dažos īpašības vārdos arī aprakstīt, kāds ir tas laukumiņš. Tad iekšā šajā laukumiņā ar aplīšiem, ja, jo neirografika mēs pārsvarā zīmējam ar apļiem un neirolīnijām, iezīmējam kādus 4 vai vairāk elementu, kas būs jūsu pirmās spēles vai spēļmantiņas. Kas tas būtu? Pirmais, kas nāk prātā, ar ko jūs nodarbojaties bērnībā? Man, piemēram, bija ļoti daudz grāmatu. Ja, bija tāda apsaistība ar grāmatām. Tad es zīmēju un parakstu grāmatas. Un tad man bija arī ne tikai lasīšana, bet arī rakstīšana. Un tā bija saistīta ar dārzu. Un es
kad jau iemācījos rakstīt, es katru dienu rakstīju stāstus par puķiem manā dārzā. Ja, tad ir dārs un puķes un rakstīšana, piemēram. Varbūt kaut kādas tādas īpašas arī mantiņas. Es atceros savu pirmo, toreiz vēl nebija Barbija, bet manu lelli sauca Stefī, šitā te, bet man jau bija diezgan daudz gadu. Jā, bet tas, protams, bija lepnums, vai ne? Un kas vēl? Neatceros. Varbūt vēl kaut kas. Jā, kaut kādus tur, ne Lego, toreiz arī vēl nebija Lego, bet kaut kādi konstruktori, kubiņi. Jā, tādi klucīši. Klucīši bija. Pat koka klucīši droši vien bija. Tad pirmās mantiņas vai spēles nodarbes. Turpat laukumiņā, arī ar apļiem, zīmēm pirmos cilvēkus jums apkārt. Ko jūs atceraties, ar ko jūs spēlējāt? Vai tie bija jūsu tuvinieki radi, piemēram, mamma? Vai jūs atceraties savu pirmo draugu draudzeni? Bija draudzene. Var arī ar vārdiem rakstīt. Es atceros lielu lomu, man spēlē mans brālis. Un tā, pārsvarā tie ir tie galvenie cilvēki manā bērnībā, kad es spēlējos un mani interesē spēles. Un tad kaut kur šajā laukumiņā iezīmēt arī sevi, arī ar apli, kuru parakstiet ar savu vārdu vai arī ar vārdu es. Un tagad papētiet, paanalizējiet, kādas ir sajūtas, gan vizuāli, gan ķermeniski. Cik liels ir aplis es? Vai šis aplis ir pa vidu? Cik daudz, cik patīkami vai nērti daudz ir to mantiņu un to spēlētāju apkārt? Vai jūs tur jūtaties savā es aplī ērti, droši, omulīgi? Kādi ir tie vārdi, kas nāk prātā? Ja? Kā jums tur ir? Un kāds vai kāda jūs tur esat šajā laukumiņā? Un kopumā, kad jūs redzat visu šo komplektu ar visiem šiem apļiem, kāds izskatās šīs stāstu laukumiņš? Kā jūs viņu aprakstītu? Varbūt piebāsts, varbūt nepietiekošs, varbūt spilgts. Ja, tad padomājiet, kādi ir tie daži īpašības vārdi, ar ko apzīmēt, raksturot jūsu laukumiņu un līdz ar to arī jūsu bērnību. Ja, kāds ir tas secinājums? Tad šis ir tas pirmais solis, mūsu bērnības laukumiņš. Un tad es jūs aicinu padomāt, kāds bija tāds spilgts notikums jūsu dzīvē, kas nevis pārsvītroja, ja, bet pietuvināja un tā ātri pietuvināja jūs no bērnības jūsu esošajam vecumam, esošai situācijai. Ja, tad kāds bija tas svarīgākais pagrieziena punkts? Varbūt pārvākšanās no savas pilsētas uz galvaspilsētu vai uz citu valsti. Varbūt bērna piedzimšana, varbūt studijas, varbūt kāds jauns darbs, ja, vai apprecēšanās. Protams, šādu mirkļu var būt ļoti daudz, un, protams, var teikt, ka viss bija pakāpeniski, bet kas ir tas pirmais, kas nāk prātā, ja, kas padarīja jūs no bērna, ja, un uztaisīja jūs par pieaugušo cilvēku?
Un tad apzīmējam, pārzīmējam šo bērnības laukumiņu, pārveidojam to par esošo dzīves situāciju. Kas mainījās? Ja mēs pieņemam, ka arī šobrīd mūsu dzīve ir sava veida spēļu laukumiņš, tad kā šī dzīve un šis laukumiņš izskatās? Vai ir palicis lielāks, plašāks? Varbūt mainīja arī formu? Kas ir tās lietas, ar ko mēs nodarbojamies, spēlējamies pēdiņās? Nu, man, piemēram, jā, spēlītes pēdiņās kļuva daudz lielākas, tās ir atbildības, ir projekti, un manā gadījumā ir ļoti daudz ceļojumu. Kaut kur šie apļi pilnīgi pārklāj, varbūt arī padara neredzamus elementus, kas bija iepriekš. Tas ir normāli, jo ar laiku jaunas lietas aizsedz kaut ko, ja, un svītro ārā dažas atmiņas arī tā. Tad kas ir tie spēlētāji, galvenie cilvēki jūsu tagadējā dzīvē? Vai mainījās? Kur es saprotu, ka toreizējas draudzenes vispār vairs nav manā kontekstā, ja, manā redzes lokā, un viņas vietā ir paradījušies ļoti daudz jaunieši, ar ko es strādāju, un partneri, ja, sadarbības partneri, kas arī ir draugi. Un man, piemēram, jā, vairs nav tik aktuāls attiecības ar brāli, bet daudz svarīgākas pirmajā plānā ir attiecības ar manu bērnu. Tātad dēls. Tātad šie apli kaut kur krustojas, kaut kur tie jauni paliek daudz izteiktāki, spilgtāki. Tas viss ir normāli. Un tad es jūs aicinu padomāt arī par nākotni. Kādu jūs gribētu savu laukumiņu nākotnē? Par ko jūs sapņojat? Nevis rīt un pēc gada, bet, teiksim, pēc 10 gadiem vai pat vairāk. Vai jūs gribētu varbūt arī sašaurināt, samazināt savu teritoriju, ja, un tādu darbības laukumiņu? Varbūt kaut kā ir pārāk daudz, varbūt otrādi, kaut kur gribētos kaut ko paplašināt. Man ir sajūta, ka, piemēram, kaut kādas jomas droši vien es gribētu paplašināt, kaut kur arī kādu gabaliņu apēst nost, ja, samazināt. Kur es tā ļoti neapzināti, bet tieši pie partneriem, pie projektiem, ja, es varbūt kaut ko arī nogrieztu, jo pārāk daudz ir darbu. Un gribas kur vairāk ceļojumu, varbūt hobiju vai vaļasprieku, tad es jau, ja, sāku sapņot par jaunām spēlēm, interesēm. Un tie ir hobiji. Var rakstīt arī kaut ko ļoti konkrētu. Piemēram, man ļoti gribētos nodarboties ar dizainu, ar visādiem apģērbiem un rokdarbiem. Tā. Jā, man atkal gribētos atgriezties īstenībā bērnības atmiņās ar dārzu un puķēm, bet tā, lai tagad tās ir manas puķes un nevis rakstīšana par puķēm, bet nodarbošanās ar dārzniecību. Kur man gribas pilnīgi apvienot ar es apli.
Tagad es ļoti izteikti redzu arī no bērnības aplīti grāmatas. Man īstenībā ļoti gribētos kādreiz arī uzrakstīt grāmatu. Tad grāmatas šis vārds paliek, bet citā nozīmē. Man tas pārsteidz, ka dažas lietas es it kā no jauna redzu no bērnības, bet tās dabū jaunu nozīmi, jaunu gaismu. Kas ir tie cilvēki, ko jūs gribētu sev apkārt savā nākotnē? Es gribētu nevis dalīt atsevišķus cilvēkus, bet ierakstīt ģimene, tādu kopības sajūtu. Jā. Tad šī ir iespēja pārplānot, uztaisīt jaunu dizainu. Un varbūt, jā, kaut kas izskatās putraini, jā, bet tagad jums ir jāizceļ, kaut kur jāpasvītro tas, kas ir svarīgākais, ko jūs gribētu izcelt. Tā, lai daži apli, kas šobrīd kļūst mazsvarīgi, aiziet otrajā plānā, un tie, kas ir svarīgāki, nozīmīgāki, uz ko jūs gribētu iet, kļūst redzamāki, skaidrāki. Un tad, principā, mums ir gatava kompozīcija, un tagad mēs varam iet tālāk pie apaļošanas, bet šajā modelī es jūs aicinātu sākumā pastrādāt ar ne ar lauka līnijām, bet ar papildus līnijām, pielikt klāt tā, lai mūsu laukumiņš nelido vienkārši gaisā, bet lai jūs aiztiktu arī lapas malas un pastāstītu par savu laukumiņu. Jā, tad pieliekam klāt līnijas apkārt. Jā, tas, kas ir centrā, ir daudz skaidrāk, izteiktāk, bet lai nav tikai aplis pa vidu, bet ir arī sajūta, ka mēs dalamies, jā, ar visu pasauli. Nu, lūk, un tagad visur, kur mums ir krustojumi, mēs apaļosim. Jā, tātad, piemēram, šeit es redzu, ja? Tad pagarinām vienu līniju līdz otrai, un iekšā iekrāsojam. Ja tas ir tāds liels krustojums ar 4 stūriem, tad visus 4 arī iekrāsojam. Un tagad uzmanību. Tā kā mums bija 3 laukumiņi vienā, ja, tad jums ļoti uzmanīgi ir jāapaļo. Apaļojam to, ko gribam izcelt. Ja, un tas, kas ir mazāk svarīgs, aiziet 2. vai pat 3. plānā, tad tur var neapaļot, ja, un tas arī aizies tādā 2. plānā. Ja mēs neapaļosim, papētiet, kā tas būs. Tad dažus apļus var arī apvilkt vēlreiz skaidrāk, ar biezāku līniju un apaļojam. Un apaļošanas procesā vienmēr šajā stadijā ir laiks ieskatīties sevi, savās sajūtās un paskenēt sevi pēc 4 uzmanības punktiem. Pirmais ir domas, kas ir tās tēmas, kas nāk prātā, vai arī konkrēti teikumi, kas pēkšņi veidojas, varbūt jūs pat skaļi kaut ko sakāt, tad šos teikumus obligāti atkārtojam un pielaikojam, piemērojam mūsu tēmai. Tātad, piemēram, ja jūs pēkšņi sakāt skaļi, ak, Dievs, cik daudz tur to krustojumu, vai man marķieris vispār neraksta, nezīmē. Ja, tātad vēlreiz to atkārtojam un pārjautājam sev, ko tad tas nozīmē manā tēmā? Mani stāstu laukumiņi, kas
kas pa lielam ir mana transformācija no bērnības līdz tagadnei, līdz nākotnei. Ko nozīmē šie marķieri, ko nozīmē šie krustojumi vai stūri, ko tas simboliski varētu nozīmēt. Un nevajag ļoti ilgi domāt, kas ir tā pareizā, loģiskā atbilde, bet pirmās asociācijas, kas nāk prātā, to arī pieņemam. Tātad tās ir domas. Otrais uzmanības punkts ir emocijas. Kā es jūtos, un mēģinām tieši nosaukt vārdā šo emociju. Vai tās ir dusmas, vai miers, vai prieks, vai kauns, vai vainas izjūta, vai satraukums. Tad pamēģināt atrast to īsto nosaukumu, kas dažreiz ir diezgan grūti, bet atbilde jūtos labi vai normāli šeit īsti nedara. Nespiežam sev, ja gadījumā mēs jautājam sev, kā es jūtos, kādas ir emocijas, bet prātā nāk domas, nevis emocijas, ir ok, pieņemam šo, bet tik pa laikam atkal atgriežamies pie šī jautājuma un atkal vērojam, vai sanāk tomēr atbildēt. Ja, dažreiz kaut kur ir tādi bloki iekšā, vai nav gatavības atbildēt uz šo jautājumu, bet esam pacietīgi, vērojam un ļaujamies. Okay. Pēc emocijām nāk ķermeņa izpausmes. Kas notiek manā ķermenī? Vai ir augsti, vai silti, karsti varbūt, vai kaut kas sāp, traucē, vai ir izsalkums, vai slāpes, vai miegs nāk, un kur ķermenī kas notiek? Kur tieši? Jā, skaidri jūtam, kur tas ir un kā tas ir, tad var mēģināt arī atcerēties, ar ko mums šīs ķermeņa sajūtas vispār asociējas. Kad parasti notiek šādi simptomi? Ja? Vai kad bija pēdējā reize, kad es šitā jūtos? Nu, piemēram, nezinu, tur svīst plaukstas. Ar ko man tas asociējas? Ja? Un daži saka, tas ir piemēram, kad vajag uzstāties vai runāt citu priekšā. Citiem var būt no kaut kā pilnīgi citā. Vai ļoti sāp galva, kur tieši. Ja, tad koncentrējamies uz to sajūtu. Un kad ir bijis, ka man tā sāpē tā galva? Un tad jautājam sev, kā šī situācija, šis konteksts atkal ir saistīts ar šo tēmu, ar manu transformāciju no pagātnes līdz tagadnei un uz nākotni. Un 4. uzmanības punkts ir vīzijas, kas ir mūsu vizuālās domas. Vīzijas var būt no pagātnes, mūsu atmiņas, kaut kādas situācijas, bildes no pagātnes. Varbūt no nākotnes, kad mēs vizualizējam, kā tieši mēs kaut ko gribam. Nu, piemēram, ja es vizualizētu to savu nākotnes dārzu, tad es tur redzētu droši vien skaistus ceriņu krūmus, kas man ļoti patīk. Un es sēdētu uz šūpolēm, varbūt kaut kur tuvu pie šiem krūmiem.
maija beigās, skaistā garā kleitā, un sajustu burvīgo ceriņu smaržu. Un ceriņi noteikti ir tumši violeti. Ja, tad var padzīvoties savā sapnī, savā vizualizācijā par nākotni, ieskatīties, ieraudzīt kaut kādas detaļas, arī paanalizēt, kas ir tas, kas būtiski mainīsies manā vīzijā, kas atšķir mani šai vīzijā no manis esošās, kāda es esmu šobrīd, un kāda es būšu tur. Nu, piemēram, es sevi redzu ar garākiem matiem, bet vecumā es teiktu, ka īpaši nemainītos. Nu, daži gadi klāt. Kā es to zinu, nu, baigi daudz kaut kādu tur. Nezinu, seja izskatās līdzīga kā tagad. Bet varbūt tāda ļoti dabiska. Bez ēnām, bez krāsošanas. Ļoti tāda dabīga, iedvesmota, brīva. Tad jūs arī varat pamēģināt sevi aprakstīt te vīzija. Arī, ja nāk vīzijas no pagātnes, pamēģiniet pieķerties kādām detaļām, ieraudzīt cilvēkus apkārt, saprast savas emocijas tur pagātnē, nosaukt vārdā. Un atkal sev pajautāt, kāpēc tieši šis brīdis man nāk prātā? Kāda ir saistība starp šo konkrēto atmiņu un manam pārdomam par dzīvi kopumā, par manam nodarbēm, par manam spēlēm un interesēm? Vai par spēlētājiem man apkārt? Apaļojam arī to, kas ir apkārt ap laukumiņu. Tā. Okay. Ja gadījumā ir kādi komentāri, varat ierakstīt čatā. Es varētu iedot vēl kādu minūtīti, 2, lai pabeigtu apaļošanu visiem. Un tad iesim pie nākamā soļa. Interesanti, kādas spēles jūs atcerēties, kādas ir tās pirmās atmiņas. Vai kā jūs raksturojat savu laukumiņu un savu bērnību, kas ir tie īpašības vārdi, kas nāk prātā raksturojumi. Kas bija tas pagrieziena punkts, kas mainīja jūsu dzīvi no pagātnes uz tagadni? Un kas ir tas, ko gribētos nākotnē? Es esmu daudz maz apmierināta ar savu apaļošanu. Diezgan daudz man līniju sanāca. Bet ne visur viss ir nopaļots, kā redzat. Jā, dažas lietas aizgāja arī aizmugurē, jā, otrajā plānā. Tā, labi. Tad nākamais ir krāsošana. Tad jūs varat paņemt krāsas zīmuļus vai marķierus, bet tādus caurspīdīgus marķierus, un sākam krāsot.
Krāsas izvēlamies, kuras patīk, kuras uzrunā. Var krāsot apļus, ko jūs redzat, un tā arī uzsvert, jā, šos apļus. Var krāsot arī tādus kā viļņus vai kādus apvienotus elementus. Kaut kur iespējams jūs ieraudzīsiet arī pilnīgi citus apļus, ko jūs nebijat zīmējuši, bet ar krāsošanu gan pēkšņi izcēlsies. Tad šis ir diezgan brīvi. Galvenais, lai nav tā, ka jūs aizkrāsojat katru to rūtiņu, ja, to šūniņu kādā citā krāsā, bet jūs apvienojat šūniņas. Vismaz dažas, vismaz divas šūniņas vienā krāsā, tā, lai domas kļūst strukturētākas. Jā, jā tad, lai nav tā, ka mēs par visu domājam, bet ieviešam drusku kārtības. Tās pārdomas. Tad krāsojam. Tā, krāsojam. Tā. Pēkšņi mums vairāk cilvēku nāk. Tā. Izmantojam dažādas krāsas. Nav obligāti krāsot tikai pa vidu, ja, tikai pašā laukumiņā, bet arī to fonu apkārt. Nav obligāti aizkrāsot pilnīgi visu, kaut ko var atstāt arī baltā krāsā. Tā, lai izkrāsota bilde ir līdzsvarota, ja, lai ir pietiekoši aizkrāsots visās zīmējuma pusēs. Ja, lai nav tā, ka kaut kur kaut kas ir vienkārši aizmirsts. Nedaudz šeit, nedaudz tur. Tā, lai ir saprotams tas noskaņojums. Jāsas. Dažas minūtes, jā, varam vienkārši mierīgi krāsot. Un tagad jau pašas sevi analizēt, skenēt, joprojām pēc tiem pašiem uzmanības punktiem, kādas ir domas, kādas ir emocijas, ķermeņa izpausmes un vīzijas.
Redzu, ka joprojām čatā mums ir klusums, bet droši var padalīties gan ar to, ko jūs zīmējat, gan arī ar savām sajūtām. Kādas ir tās domas vai emocijas, kā jūtas ķermenis. Bet būtu ļoti patīkami redzēt arī, kas jums notiek. Ļoti interesanti redzēt arī jūsu darbus. Parasti, kad esam nedaudz mazākā grupā, tad es lūdzu ekrānu pagriezt tā, lai var redzēt arī darbiņus, ne tikai sejas. Bet nu ceru ieraudzīt pēc tam jūsu darbus arī darbu albumā. Tad jau redzēšu. Bet zinu pēc pieredzes, ka visiem stāstu laukumiņi izskatās ļoti, ļoti dažādi. Tās atmiņas arī ļoti, ļoti dažādas. Arī pārdomas par nākotni. Un vēl dažas minūtītes pakrāsot, un tad iesim arī dosimies tālāk. Labi, man izskatās, ka krāsošana jau ir notikusi. Vairs nav neviena brīva balta plankumiņa. Tad nākamais solis ir lauka līnijas. Ja, tad tās ir līnijas, kas iet cauri visam zīmējumam. Un šīm līnijām ir jābūt vismaz divām. Bet tā kā šis modelis ir tāds centrāls un pa vidu ir S aplis, ļoti svarīgi, lai lauka līnijas iet cauri šim aplim, lai ir sajūta, ja, ka jūs ļaujat tam virzienam iet jums cauri, jūs sasniegt, lai jums ir iespēja šo ietekmēt. Ja, tad, lai iespējas nepaiet garām. Tātad var zīmēt līnijas pa jau esošām līnijām, bet var arī kaut kur šeit man, jā, piemēram, paķēra arī no jauna kaut ko uzzīmē. Jā, tātad, bet ir līnija, kas iet cauri visam zīmējumam no vienas lapas malas līdz otrai un iet cauri apli S. Un vēl vienu vai vairākas var arī paskatīties vēl. Tad atkal caur S apli. Jā, un es paņēmu citas krāsas marķieri. To var darīt arī ar to pašu melno vai biezāku melno. Ja ar to pašu, tad vienkārši, ja ar biezāku līniju to izceļam, lai ir skaidrāk redzama šī līnija.
Tagad pavērojam, kas notika. Ja, ko mūsu zemapziņa mums parādīja, caur kuriem apļiem šīs galvenās virziena līnijas iet. Piemēram, protams, redzu apli S. Es redzu, ka man līnijas krustojās aplī grāmatā. Jā, šīs līnijas ietveru dārzu, un īstenībā tieši pa vidu, jā, tieši uz robežas starp projektiem un dārzu. Un tad man ir reiz kaut kādas idejas, forši būtu varbūt uzrakstīt kādu projektu arī par dārzu vai par puķēm. Varbūt nosaukums būtu kaut kas saistībā ar puķēm. Un kur iet caur tiem rokdarbiem. Tātad ļoti daudz par to nākotni, par tādiem gaišiem, foršiem sapņiem ir paķerts tajā virzienā, jo lauka līnijas iedod mums virzienu un sajūtu, ka mēs ejam uz priekšu, mēs attīstamies. Un pēc lauka līnijām pēdējais elements ir fiksācija. Tātad šī būs viena un pēdējā figūra, ko mēs izceļam atkal ar to biezo vai citas krāsas marķieri, kaut kur savā zīmējumā ar biezāku līniju, ja? To var darīt apzināti ar atvērtām acīm un, piemēram, pateikt visvairāk, es gribu veltīt savu uzmanību, un, piemēram, ģimene, ja? Un izcelt šo apli. Bet var arī aiztaisīt acis un ar acīm ciet kaut kur, neskatoties, ievilkt apli. Un tad atkal paanalizēt, ko mums zemapziņa saka priekšā, kas ir tas svarīgākais, ko būtu jākoncentrējas. Un ko es redzu, īstenībā tur ir tieši ģimene, un ļoti daudz pat tādam pa gabaliņam no gandrīz katras tēmas, no visiem apļiem. Tā. Un tad tā fiksācija, ja, mums dod priekšstatu par to, kas ir pats aktuālākais, pats tāds steidzamākais. Kam pievērsties, par ko domāt, par ko rūpēties. Tad varat pāanalizēt, ko jūs tur redzat un kā tas kopumā izskatās. Principā mēs esam pabeiguši, zīmējums ir gatavs. Pats vēl tagad tikai nāk, jā, bet mēs esam pabeiguši. Tad es pārslēdzu kameru un paskatīšos vēlreiz uz jums. Un tā, ja ir kādi komentāri, tad kādas 2 minūtes varam pakavēties un pakomentēt, varat rakstīt čatā, būtu ļoti jauki un patīkami. Redzu, ka mums viss ir kautrīgi. Šodien vēl ir tikai 2. diena nedēļā, gan jau uz nedēļas beigām. Aktīvāk arī diskutēsiet, dalīsieties. Jā, labi. Ceru ieraudzīt jūsu darbiņus albumā ar aprakstiem. Tad sajūtīšu, kādas bija jūsu emocijas un izpausmes. Nepaguvām izkrāsot. Es te tik ātri krāsoju. Skaidrs, jā, Evita, kur arī redzu, ka Evita smaida. Jā, tad droši var turpināt un krāsot un pielikt klāt vēl kādas detaļas. Un galvenais iejusties, saprast, kādas ir tās sajūtas procesā. Jā, paldies, redzi, Ligita rāda. Jā, ļoti forši. Labi, paldies jums par jauku laiku kopā. Un uz tikšanos! Gan albumā, gan nākamgad cerēsim. Visu labu! Atā!